Kondicionieris, jā, un man bail, kad nevar saslimt. Un arī es visādi esmu redzējis TikTokā, kad tev seja pat var paralizēties. Nu, tā kā reāli no šiem centrifugiem un reāli centrifugiem, kondicionieriem. Un man reāli, nu, nevis bail, bet es negribu problēmas vai kaut kas sapūšu vai ko. Un es skatos, ka man mazajam kaut kā bišķiņa iesniņas tagad parādījās, viņam nebija vispār, un šodien es skatos, viņš tāds kaut kāds man interesants. Kā gan es laikam skatos, sekoju, apsedzu, izslēdzu, ieslēdzu, nu, bet, nu, vajag uzmanīgi vajag tiem kondicionieriem. Kā, redzēties, kā ir kondicionieris, un matiem ir arī kondicionieris, vai ir tā kā divi dažādas lietas, viens vārds, vai es kaut ko jaucu? Kondicionieris, pareizi es saku vai nepareizi uzrakstīt, jo man pilnīgi strādā padomāju, kondicionieris ir tas, un jā, pareizi, jā. Interesanti. Divas dažādas lietas, bet viens vārds, jā. Latviešiem vispār, man liekas, vispār reti, kad ir divas lietas un dažādi viens vārds un dažādas lietas. Es īstenībā kā Latvijā nedzīvoju, man tagad jau sāk aizmirsties vārdi laikam. Matu balzāms, jā. Nu jā, kāpēc tas ir kondicionieris? Man ir rīktīgi aizmirstās vārdi, tāpēc es tagad tā neskaidri runāju varbūt, jo es tā kā piedomāju, kas ko kāds vārds, un grūtāk paliek runāt. Tas angļu valodā, jā. Bet es arī nekad neesmu teikusi matu balzāms. Es vienmēr saku kondicionieris, matu kondicionieris. Tā es atceros matu kondicionieris. Tā, ka man pateikt, kas gaisa pūš, es nevaru atcerēties. Tagad es atcerēšu, uzreiz domāšu par to kondicionieru matiem. Koliko tražis da nadražis. Jā. Tā kā būšu ienākusi laiviņā, bišķiņ pasēdējusi jums. Un kur viņš man tur staigā? Ok, bučiņas līdz vēlāk. Bučiņas līdz vēlāk. Bučiņas līdz vēlāk. Bučiņas līdz vēlāk. Bučiņas līdz vēlāk.